Labdien, cienījamie rīznieki! Es jums gribu atvērt vienu, droši vien jums noslēpumu. Kāpēc Rīgas nampārvaldes slēdz pagrabus, čerdakus un nedod nevienam atslēgas? Es atrodos tagad Rīgā, Ilūgas iela 26. Es griežos pie cienījamā Ušakova kunga, lai viņš, kā mērs, vienreiz izbeidz šito bardaku un savestu kārtību. Video es nosaucu Rīga, Latvija dzīvot bīstami. Ko tad viņi mums slēp? Diezgan interesanta situācija. Mums šeit ir 4 slēdzēji, elektrības slēdzēji, un sākumā vēl viens, ja? Tur, kur tā it kā maz daudz kārtīgāk gaisma ir. Tur, kur ir nosprāgušas žurkas, saplās trubas, kur tek kanalizācija, elektrības nav. Lai jūs redzētu, ja? Es gāju tagad ar savu lampu, ja? Lai jūs varētu kaut ko redzēt. Ja? Un tagad es jums parādīšu, kā ir bez lampas. Tātad šeit elektrības nav. Visu šito gabalu. Iesim tālāk. Šeit arī nav. Kā redzat, šeit arī nav. Tagad jautājums, kādēļ, kāpēc tās elektrības šeit nav. Lieta tāda, ka, lai noslēpt bardaku, noslēpt to, kā pļaunieku nami ņem naudu, bet nepilda savas saistības, ja? Lai kāda komisija neredzētu, kas notiek, vienkārši gaismu paņēma un viss, un apgrieza. Paskatieties, sētnieks neko nedara, grūžas līdz ārprātām, tālāk. Ejam tātad tālāk. Paskatiet, sprāgušas žurkas. Šeit vēl. Paskatiet, kā izskatās. Vienam brītiņ te problēmas ar elektrību. Vads nepieiet mazliet. Tas ir ventils ūdenim ar rūšu stalktītiem. Tālāk. Paskatiet, tas ir kanalizācijas truba. Visa sarūsējuši. Tek. Viņa tek ne pirmo gadu. Un cik mēs sūdzējāmies, ko mēs tikai... Bet nav nekas iespējams izdarīt. Paskatiet, bojā māju, bojā mājas fundamentu. Caurums jau grīdā. Vēl interesantākā situācija ir šeit. Mūsu māja ir frizēta.